vasaras klasē 4. posms un pirmā sacīkste sezonas atklāšana 2016. gadā Ziemeļeiropas rallija čempionātā. Šobrīd visi braucēji goda aplī vēl priekšā kvalifikācijas braucieni, 4. kvalifikācijas nokreisam un 3. kvalifikācijas braucieni Ziemeļeiropas čempionātā ieskaitē. Pēc pulksten 3 sāks fināla braucieni. Tagad izpējās pilnīgi visus šīs dienas dalībniekus. Klasēs gan Ziemeļeiropas čempionātā, Rolex klasā, gan Latvijas klasā. 8 piloti uz starta, Polkreisa 4. kvalifikācijas sākas 5 sekundes. Asteriņš 3. ietver pirmajā līkumā, 6 mašīnas turpina cīņu pavadu trasē, 2 aizbrauc džokeri. Mārtiņš Stārks pirmajā līkumā izvirzās vadībā, Traščenko zaudē savu izcīnīto vietu un Asteriņa auto tiek apgriezts riņķī vēl pirms uzbraukšanas kalnā. Volvo paliek trases malās 5 garām palaist visus pārējos un Armens Asteriņš atgriežas atpakaļ trasē pēdējā vietā. Mārtiņš Stārks vadībā, pirmā apļa beigas, Traščenko cīnās par otro vietu, šķiet, ka īsti neiet viņa kadets. Džokeri. Un atgriežas atpakaļ pavatīgā posmā, tur uzreiz sadursmes dabūn pa sāniem un Liepiņš paliek kalna galā viņa taranē. Braucējs no iekšējās malas tikmēr, tur ir pietuvojies arī Armāns Asteriņš, viņš iesprūstais. Liepiņa šobrīd mēģina tikt viņam garām, Volvo atgriežas atpakaļ priekšpēdējā vietā, tikmēr līderis nevien netraucēs labēt jau otro apli. Mārtiņš Stārks iebrauc otrajā vietā, pavisam negaidīt, tuvojoties braucienu beigām, Cikmačs izmantojot 2 priekšā braucošo kļūdas, uzreiz pakāpst par 2 pozīcijām, šobrīd otrajā vietā. Brauciens tuvojas beigām, vēl pēdējie līkuma līderim. Mārtiņš Stārks aizvadīs 1. vietā visu šo braucienu, vēl pēdējais pagrieziens un 76. numurs Mārtiņš Stārks izcīna uzvaru šajā kvalifikācijas braucienā. Otrajā vietā Kaspars Cikmačs, 5. atgriezies otrajā vietā. Džokera aplī jau pirmajā aplī pēc starta. Gustāns ar savu Toyota aizros Džokera aplī. Saukāns šobrīd seko otrajā vietā. Gabrāns izcēlis startu pirmajā vietā. Saukāns otrais aiz viņa. Turpat arī Andrejs Freimanis. Toms Jākapsons šobrīd 3. vietā. Jānis Gustāns 4. un Andrejs Freimans aiz viņa. Vieta bijuši džokeri līderu trīnieks. Līdz pats stāvā pamatā aplis, saukās Pirmās un otrās vietas īpašnieki džokeri vēl nav bijuši šobrīd labākajā pozīcijā. Izbraukuši ir Jānis Gustāns ar Toyota MR2.
ir Gustavs pārējo malu, mēģina tik garā, Jākapsons iekšmalā, Gustavs ar to jau priekšmalā, izbrauc garo līkumu pārmalu, iekšmalā nonāk uz grāds pagriezē, uz otro vietu. Svēlīgāk, Gustavs, Liders Saugons, Krēmos, viņam tuvojas, Freimans jau pātrinās un Jākapsons paliek tajā pašā 5. vietā. Freimans nosargā savu 4. vietu, savukārt 3. Gabrāns 2. un šī brauciena līderis Jānis Kustāns ar 22. numuru. Jākapsons. Raimons Bērķis startējis no 2. rindas, šobrīd jau 3. vietā. 3 braucējais ir Džokerī uzreiz pēc starta. Mancovičam līderpozīcija, Puķis aiz viņa, Bērķis 3. vietā. Bērķis mazliet zaudē ātrumu, izbraucot atpakaļ uz asfalta. Tās Bērķis viņam pietuvojas, tieši aizmugurē 3. 4. vieta. Mēs apstuvojas beigā, tikmēr jau nākamajā Holtreiz braucējs stājas uz starta. Mancovičs 1. vietā, jau braucienu pa Džokera apli izēju, līderis saglabā savas pozīcijas. Bērķis zaudē 3. vietu, uz 3. vietu pakāp Sītars Spīķis. Un joprojām nespēja atgūt ātrumu Raimons Bērķis, kas kļūst ātrajā līgumā. Viņam blakus Dirts Zelmenis ar 555. numuru. Dirts Ķilpe ar 43. Viņam blakus un ārējā malā Ivas Stoņis no Lietuvas ar numuru 100. Darmakovičs cīnās par 2. vietu. Darmakovičs pakāps uz 2. vietu. Gabrāns vadībā pēc 1. līkuma 4 mašīnas reizē iebrauc Džokerī uzreiz no starta līderi. 4 bez Džokeri paliek pamat trasē. Gabrāns vadībā, Darmakovičs sekojas viņu 2. vietā, 3. ir Raivis Rieksniņš un 4. Andris Čulčulis. Starp tiem, kur Džokera apli jau veikuši labākajā pozīcijā Emīls Baltais Kalns ar 31. numuru. Viņam sekoja Ilvas Stoņis no Lietuvas.
priekšā. Dermakovičs otrais. Raivis Rieksniņš trešais. Valdais Kalns jau noķēris 4. vietu. Valdais Kalns Džokeri. Rieksniņš no 3. vietas ieraudzot Džokerī, šobrīd atpakaļ trasē aiz viņa. Ielas Stoņis, Lietuvietis Tarenē, riepu barjeru, Šunčus un Pirts Ķilpē. Tikmēr līderi jau tuvojas braucienu beigās. Ivo Gabrāns izcīna uzvaru šajā braucienā. Aivars Dermakovičs šodien 2. un Emīlam Valdais Kalnam 3. vietā. 4. vietā finišē Raivis Rieksniņš. Startējis no 2. rīta, šobrīd 3. vietā. Pārējie savukārt veikuši jau Džokera apli, atgriežas atpakaļ trasē. Zuģīckis labākajā pozīcijā starp tiem, kur Džokera apli jau veikuši, taču līderi tikmēr paspējuši aizbraukt tālu priekšā. Krīvenkovs sekojas Zuģīcka. 7. vietā Krīvenkovs un kļūdās līderis tālajā līkumā, tuvojoties āpēc beigām izslīd ārējā malā. Raimonds Āboliņš izvirzās valdībā, Matīs Spēļs zaudēs Zuģīckis jau bijis Džokera aplī ātri pabeidz braucienu pamāvāt trasi un tiek viņam garām. Zuģīckis pakāpis uz 2. vietu. Turklāt līderis turpat netālu priekšā. Līderis vēl Džokerī nav bijis un Zuģīckim visas iespējas izcelt uzvaru šajā braucienā. Saulītis atkrīt uz 3. vietu. Viņš iedara tukšu riepu, vēl mēģina tikt līdz finišam jau arī 14. numurs. Adrians Pulga ar 8. numuru, 6. vietā Saulītis. Un tikai 7. Matīs Spēlēns, kurš izcēla startu. Pirmajā līgumā bija priekšā visiem, bet tagad ar 3 pilnām riepām mēģina tikt līdz finišam. Līderis tuvojas 3. beigām, Raimonds Āboliņš priekšā, bet tas Zuģīckis ir aiz viņa kļūdās arī Adrians Pulga, zaudē laiku, taču saglabā savu pozīciju. Tikmēr Krīvenkovs un Āboliņš turpina cīņu par 3. vietu, bet līderis jau tuvojas finišā vēl par apli.
Labi apzinot Matīs spēlē arī 86. numurs Kaspars Žuģīckis izcīnījās šajā braucienā. Krivenkos trešais Raimonds Aboliņš. Visi ir gatavi. Vēl viens kvalifikācijas brauciens. Podreizām 5 sekundes līdz startām. Emīls Ūdris, un Māris Plūm pārējo malu paspēja aizsprāpties garām. Sakovičs paliek pašā iekšējā malā. Šobrīd jau cīnās par 3. 4. vietu, kur Renārs Ēķis mēģina ielidot 4. pozīcijā. Sakovičs atkrīt uz 5. pozīciju, startējis no 1. rindas iekšmalas, bet vadībā pēc pirmajiem līkumiem Māris Plume. Tāpēc Emīls Ūdris sekojas viņa 3. vietā Viesturs Plētiens. Plētiens 3. šorīt ciešais Ūdru. Vadībā pirmais abas tuvojas beigām. Līderi četrnieks tieši cits aiz cita. To Ēķis mēģina iebraukt iekšējā. Saglabā savu līderu pozīciju. Viesturs Plētiens aiz viņa. Tāds Emīls Ūdris un Renārs Ēķis aizbrauc Žokera aplī. Sauls Sakovičs seko aiz viņiem. Viguls pēc lēnas starta šobrīd tuvojas tiem, kur atgriežas atpakaļ no Džokera apļa. Plētiens līderu pozīcijā, Plume aiz viņa. Pēdējā kvalifikācijas sauciena 2. apļa beigās. Plētiens ir izvirzījies vadībā, 28. numurs priekšā visiem. Māris Plume atgriež uz 2. vietu. Tā ir Emīls Ūdris un Renārs Ēķis. Māris Plume kļūdās braucot augšup kalnā, tur zaudē ātrumu, zaudē arī vietu. Jānis Orbināts 2. vietā, Plume šobrīd 3. 4. ir Ūdris. Renārs Ēķis 4. Žokera lido atpakaļ trasē, iekšējā malā viņam paliek Pauls Sakovičs, tur jau viņi tuvojas tunelim, brauciens pār kalnā un Plumes auto tiek apgriezts riņķī, ar pakaļ pa priekšu viņš paliek trasē, apstājas arī Renāra Ēķa auto, 44. numurs zaudē ātrumu, Pauls Sakovičs ripo arvien lēnāk, tikmēr līderi jau ir sasnieguši finišu, 1. vietā Jānis Orbināts, 2. Viesturs Plētiens, abi startējuši no 2. rindas. Ir gatavs, zaļais karoks startā. Piecos lietošu signāls, lūksa Ūdris seko viņam 1. līkumā. Tur aiz muguras pamatīgs sadursmes. Māris Plume cīnās par vietu 1. pagriezienā. Un viesdobraucējiem jau ir ārpus trases. Jānis Aboliņš tiek izsis ārpus trases, apgriežas par 360 grādiem un atgriežas atpakaļ trasē 6. vietā. Žuģīckis vadībā, Ūdris seko aiz viņa. Krivenkos 3. vietā, 4. brauc. Guntis Jākapsons un 5. vietā Māris Plume, 6. vietā pēc izlidošanas ārpus trases atgriežas atpakaļ Jānis Aboliņš. Viņam arī iepriekšējais kvalifikācijas brauciens beidzās ar uzsēšanos uz trases nozogumu.
Atrāgāmies uz otro vietu, Dāvis Emīls Udrs šobrīd trešajā vietā. Andris Krivenkovs ripo pa trasu arvien lēnāk, viņš nolipo trasas malā. Problēmas ar garumā, bet brauciena līderis Kaspars Zuģīckis dūmiem kūpot paliek trases malā. Tur jau viņš pie savas mašīnas ātais motoru pārsaka, bet konkurenti jau ir aizbraukuši garām. Armāns Aseriņš turpina cīņu ar Viesturu Savukāru. Šobrīd pēc Zuģīcka izstāšanās tā jau ir cīņa par 3.4. vietu. Finišam tuvojas līderi Jānis Dāvis Emīls Udris. Un aiz viņiem cīņa par 3. vietu. Viesturs Savukārt 3. vietā. Armāns Aseriņš. Brauciens Folkreisā. Zaļais karoks startā 5 sekundes. Brauciens. Edvīns Vancevičs sekojas viņa 3. vietā. Pelēņa mašīna drusku kūpu iebraucot 1. līkumā. Vancevičs tikai 3. startrīdā stāvēs, bet šobrīd 3. vietā turpina braucienu. Aiz viņa 4. vietā Raivis Rieksniņš. Pēc tam 5. Kaspars Dzikmačs, kurš startā bija 1. rīdā, bet šobrīd tikai 5. pēc 1. līkumiem. Arī atgriežas atpakaļ pēc Džokera apņēmas. 1. pagriezienā pēc starta 1. no 5 apņēm tuvojas beigām. Darmakovičs Džokera apliedgars Straščenko seko aiz viņa. Tikmēr konkurenti brauc garām, Dzikmačs atgriežas atpakaļ. Dzikmačs turpina cīņu ar Raimondu Āboliņu. Āboliņš pies priekšmalā aizbraucis garām, Dzikmačs paliek aiz viņa. Adrians Pūga vēl aiz viņiem aizmugurē, pamatīgi put. Tikai 8. Kaspars Dzikmačs, 9. aiz viņu Pauls Sakovičs un 10. vietā Adrians Tur Renāra Eļķa mašīna, viņš zaudē vietu izcīnotīs spēlēs. Pēdējos pašos pēdējos metros vietu 1. trīniekā zaudē Makris. Pārējie braucēji vēl pabeidz pēdējo apli. Lūk, turpinām. Vēl bez kartīgiem mums tad ir 3 braucieni offroadā ar džipu un Ford Mondeo uz nedēļas nogali. Kas tas par auto vispār grūti atpazīt? Kādreiz bija Mazda, laikam, 323. labā stāvoklī. Armāns. 5 sekundes līdz startam. Džokera aplī, tur vesels 5 mašīnas jau no starta dodas Džokerī. Raivis Liepiņš vadībā, Emils Baltais-Kalns sekojas viņu 2. vietā. Starp tiem, kur bijuši Džokerī, šobrīd līderu pozīcijā Jānis Kustāns. Izbrauc ārpus trases Edvīns Vancevičs. Jau 1. aplī viņa mašīna apstājas trases malā, 74. numurs ir izstājies.
trases iekšējā malā, padod atpakaļ un atkal atgriež cīņa